Sveiks, pētnieki! Šodien mēs aplūkosim aizraujošu tēmu – mērogus. Tu zināji, ka lielas lietas var attēlot mazākas un mazas lietas var attēlot lielākas? Mērogs ir tas, kas to iespējo. Iedomājies, ka vēlies zīmēt savu māju, bet tas ir grūti, jo tā ir pārāk liela, lai to visu varētu uz papīra attēlot. Ko tu vari darīt? Tu vari samazināt mājas izmērus tā, ka tā ietilpst papīra lapā. Un gatavs, tev ir mājas zīmējums. Bet kā mēs zinām, cik liela māja ir patiesībā salīdzinot ar zīmējumu? Šeit talkā nāk mērogs. Mērogs ir veids, kā parādīt, cik reizes attālums uz zīmējumu ir mazāks par to pašu attālumu patiesībā. Tagad iedomājies, ka tu dārzā redzi mazu bizbizmārīti, bet tu gribi to zīmēt lielākā izmērā, lai varētu parādīt visas tās detaļas. Tu tā arī izdarīji, un tad mērogs norādīs, cik reizes attēls ir lielāks nekā bizbizmārīti ir patiesībā. Mērogs ir kā mūsu superbrilles, kas palīdz mums redzēt, cik liels vai mazs kaut kas ir patiesībā, salīdzinot ar to, kā tas izskatās uz papīra. Un labākais ir tas, ka mērogu var izmantot arī kartēs, kur ir attēloti ceļi, upes, meži, pilsētas un citi lieliski objekti. Kad mēs runājam par mērogu kartēs, mēs runājam par to, cik liels ir attālums uz kartes salīdzinājumā ar attālumu patiesībā. Iedomājies, ka tev ir karte, kurā ir atzīmēts 1 centimetrs starp divām mājām. Tas atšķiras no reālās dzīves, vai ne? Nu lūk, mērogs ir tas, kas palīdz mums saprast, cik liels patiesībā ir šis attālums. Tu, protams, jau sen saskati sakarību starp mērogu un divu skaitļu attiecību, vai ne? Mērogs var būt norādīts dažādos veidos. Bieži vien tas ir attēlots kā frāze vai attiecība, piemēram, 1 centimetrs ir vienāds ar 1 kilometru vai 1 pret 100 000. Šī attiecība norāda, ka viena vienība uz kartes ir vienāda ar 100 000 vienībām reālajā pasaulē. Tātad, ja uz kartes attālums starp divām mājām ir 1 centimetrs, tas nozīmē, ka patiesībā tās ir 100 000 centimetru jeb 1 kilometru tālu viena no otras. Saki, cik liels attālums starp objektiem kartē 1 centimetra attālumā ir reālajā dzīvē, ja mērogs ir 1 pret 20 000? Kad būsi gatavs atbildēt, turpiņi. Cer, tu atbildēji pareizi. Vai tev ir bijis jāmēra attālums starp divām vietām uz kartes? Ir ļoti svarīgi zināt mērogu, jo tas ļaus tev saprast, cik tālu ir jādodas. Cik ātri tu varētu aiziet kājām, aizbraukt vai tomēr jāpaļaujas uz sabiedrisko transportu. Izmantojot mērogu, tu vari plānot savus piedzīvojumus. Skatoties kāda kukaiņa tūplānu, mērogs palīdzēs saprast, vai tas ir patiesi draudīgs, vai tikai tā izskatās uz bildes, bet patiesībā ir mazāks par mazu. Mērogs, tas ir kā ceļvedis no mazā uz lielo, no liela uz mazo un uz piedzīvojumiem.